Iespējams, tā ir sakritība, bet varbūt nav sakritība, ka šī trešā tikšanās, kur veltīta būs sarunai par kultūru, notiek īstenībā pēc manām sajūtām gada vistumšākajā brīdī. Vismaz man personīgi tā pašai liekas, jo man vienmēr šajā laikā nāk prātā tas bezgalīgi skaistais Imanta Ziedoņa dzejolis. Jūs jau droši vien zināt, ja, to par gulbjiem un sniegu. Par to, ka drīz upēm skaidru ledu acīs liks, kad gulbji aizlaižas, tad trešā dienā sniks. Bet grūtākās mums būs šīs dienas 3, bez gulbjiem un bez sniega debesīs. Man liekas, ka tieši šobrīd ir tās simboliskās 3 dienas, kad ir pagājuši valsts svētki ar svecītēm, salūtu vairs nav ar lāzergaismām, ar karogiem, un savukārt pirmā adventa vēl tikai priekšā, kad iedegsim pirmo svecīti. Un tas ir tiešām tāds brīdis, kad īstenībā ārējās gaismas nav, un mums, acīm redzot, jāsildās katram pie savas iekšējās gaismas. Bet arī iekšējo gaismu ir jāpavaro ik pa laikam, jātur dzīvu. Un man šķiet, ka droši vien katram ir ļoti dažādi veidi, kā to darīt, bet man šķiet, ka viens no tādiem labākajiem veidiem, un droši vien daudziem tas tā ir sildīties pie kultūras, pabarot savu iekšējo gaismu ar kultūru. Līdz ar to man šķiet, ka nav nejauši, ka tieši šobrīd tā ir sakritis, ka mums ir saruna par kultūru. Par to, ko Latvijai nozīmē kultūra, par to, vai mūsu kultūra ir konkurētspējīga, un, protams, arī par to sarežģīto jautājumu par attiecībām starp naudu un kultūru. Es pat tā puspajokam ierosināju, ka varbūt šo diskusiju var saukt naudu un kultūra mīlas un naida attiecības, bet tad mēs sapratām, ka sabiedrībā tāpat pārāk daudz lieto vārdu naids, un mēs lieki šo vārdu nevalkāsim. Es nezinu, vai man vispār vajag stādīt priekšā šos kungus, droši vien, ka nevajag, bet tā kā mums ir tāda ierasta tradīcija, ka tādas nelielas vizītkartes mēs nolasām, tad es tomēr to izdarīšu. Viņi var iejusties lomā, ka viņus neviens nezina, es tagad viņus stādīšu priekšā. Tātad Juris Žagars, aktieris, uzņēmējs, savulaik zemnieks, savulaik autotirgotājs, tagad Dailes teātra direktors, padarījis Latvijā kalnu slēpošanu no aristokrāta hobiju par visas tautas vaļasprieku, kas arī zināmā saistībā ar to uzņēmēju dzīvi. Protams, arī Cēsu festivāla direktors bijis un Vidzemes koncerta zāles direktors, ja es pareizi amatu nosaucu. Zigmārs Liepiņš, protams, komponists. Protams, daudz dziesmu un jau ikoniskās rokoperas Lāčplēses autors, bet savulaik bijis arī firmas Šovimpeks direktors, viens no Radio SVH dibinātājiem, arī ne tikai līdziepašniekiem, un, protams, Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs. Tā kā viņam arī ir pieredze, kāda reti kuram. Un Andrejs Ēķis, tātad arī uzņēmējs, kinoproducents un režisors, un tad es kā žurnālista visvairāk laikam viņā redzu, ka cilvēku, kurš ir stāvējis pie Latvijas komerctelevīzijas pamatiem, aizsācis arī šo līniju, bet, ja mēs vairāk par kino runājam, tad producents filmām, es tā paskatījos, viņš ir producents filmām ar ļoti skaistiem nosaukumiem, skanīgiem Baigā vasara, Rīgas sārgi, Sapņu komanda, un savukārt režisors filmām ar ļoti pikantiem nosaukumiem Svingeri un Blēži. Tā ir, tāda ir vizītkarte. Lūk, bet arī viņam noteikti par šīm lietām ir ko teikt. Un pirmais jautājums es jau pabrīdināju, lai nebūtu ilga domāšana, ka es jautāšu par to, ja mēs par kultūru runājam, kas ir bijis katram no jums beidzamā gada vai pusgada laikā, tādu nogriezni mēs paņemam, nozīmīgākais, iespaidīgākais, satricinošākais vai kaut kādā citā veidā zīmīgākais kultūras notikums.
ar piebildi tā, jūs varbūt paši drīkst tajā piedalīties. nav tikai kā skatītāji, bet, protams, vairāk droši vien tomēr kā skatītājiem. Nu, kuram pirmajam ir ko teikt? Es varu sākt. Ļoti labi. Jūras ir drosmīgs vīrietis, to mēs zinām. Pats svaigākais piedzīvojums, kur atkal es pieredzēju tādu emocionālu pieredzi, kāpēc vispār māksla ir vajadzīga. Un pārliecinājos kārtējo reizi, ka māksla ir vajadzīga priekam. Patiešām priekam. Mēs to latviešu reizēm kaut kā, mums liekas, ka mākslai, tādai lielai mākslai vienmēr jābūt ļoti nopietnai. Bet sestdien bija Cēsīs koncerts, koncertzālē drauga Andrejam Žagaram, kas ir katru gadu. Es to neorganizēju, to organizē viņa fonda cilvēki, ko dara brīnišķīgi. Un tas bija tenoru belkanto duelis. Divi brīnišķīgi, viena no pasaules top. Tenoriem dziedāja divās daļās operu ārijas. Un, kad koncerts beidzās, es neesmu dzirdējis, es nekad nebiju pieredzējis, ka latviešu publika uzsprākst. Ka burtiski ir pēdējās notis un publika, wow, vienkārši uzsprākst. Uzlec kājās un aplaudē un tam līdzīgi. Bet tas interesantākais ir pēc tam, ka visi tie 600 cilvēki smaida, iet ārā no akadēmiskās mūzikas koncertu un smaida. Un tas ir tas, ko es gribu arī šodienas kontekstā pateikt, kāpēc es šo pasākumu pieminu. Tāpēc, ka mākslai nevienmēr vajag būt smagai, grūtai, gudrai, nedod Dievs pamācošai, izglītojošai un tā tālāk. Latviešiem nav tā vārda, angliski ir brīnišķīgs vārds entertainment, izklaide. Kad Žagari jau ir grūti runāt vispār. Viņš kā aktieris aiztais ciet visas laukus un pēc tam jau faktiski tā kā sēd blakus un es ar ēģi pēc tam, ko? Viņš ar Klūnī strādā. Jā. Un pēc tam, kad viņš ar Klūnī strādājis, es pat kaimiņu Krievu nevaru nosaukt nevienu. Bet par to prieku runājot, tur es daļai piekrītu viņam arī tomēr, bet vienmēr jāatcerās, ka tenoru dziedāšana, un sevišķi, ja viņi vēl ir divi, jau rada prieku par to vien, kad viens no viņiem paņem augsto do un otrs nepaņem. Ticiet man, ka tas daudz cilvēku vispār stāsta, kad iet tenors klausīties tikai tāpēc, lai gaidītu, kamēr viņš izgāzīsies. Jo tāpēc, kad ejot tenors klausoties, kā viņi dzied, tu gaidi, viszinātājs zina, tur būs augstā nots, un to viņš nepaņēma šoreiz, vai ne? Tā ļoti latviski izklausās. Nē, tas visā pasaulē jūs paiet Facebookā ierakstīt angliski tenor fails, un jūs atradīsiet simtiem gadījumu, kā tas ir nofilmēts kamerā. Bet tā bišķiņ nopietnāk runājot, es zvanīju sievai faktiski pirms šī visa un prasīju, kur mēs esam bijuši. Es vairs nevaru atcerēties visu, kas apmeklēts ir. Un man ir divas lietas, kuras es varēju pieminēt, no kurām vienu jūs vēl varat noskatīties un noklausīties, un otru jūs tomēr nevarat laikam, pašlaik vismaz ne. Un katra no viņām ir saistīta ar muzikālu izrādu uz skatuves. Un tā pirmā, kas man tiešām patiesi sajūsmināja, bija tāda faktiski būtībā caurmēra auditorijai gandrīz nepieejams darbs, jo viņš notika VEFā un paredzēts skolēniem. Skolēnu skolas somas ar ietvaros. Ir tāds brīnišķīgs, talantīgs mūziķis un arī komponists Jānis Čirsis, kas ir beidzis Doma koru skolu. Kāpēc es viņu zinu, ja viņš ir daudz uzaudzis arī mūsu mājās kopā ar manu dēlu. No viena kursa un vienas klases viņi nākuši visi, un viņš uzrakstīja pirms kādiem gadiem 10 muziklu ar nosaukumu Klase. Tas tika paspēlē kādu laiku, un es arī viņu tad dzirdēju pirms 10 gadiem, un tas bija labi, sevišķi priekš jaunu radošu cilvēku. Tagad viņš ir palicis par 10 gadiem vecāks, un viņš to gabalu pārtaisīja par jaunu. Un tas bija tik spoži, tas bija tik satriecoši spoži tā iemesla dēļ,
ka lielā mērā, ka pirmkārt, viņš bija sataisījis to mūziku sakārtojis ar visu savu pieredzi pa 10 gadiem, bet otrs tur piedalījās domu koru skolas, mūzikla klases jaunie talanti. Tur nāk ārā pašlaik tāda kvalitāte, ja, kādu Latvijā pašlaik, lai man piedod visi teātru vadītāji un skolotāji nepārspējamā līmenī. Varbūt viņi nebūs pašlaik gatavi ar dramatiskām lomām un tā tālāk, jo tur ir specifika šī sintētiskā, savienotā dziedāšana, dejošana, plus arī kaut kāda aktieru meistarība lietas, viņiem ir sasniegts tas līmenis, ka no viņiem daži ir iestājušies attiecīgās skolās Ņujorkā un Londonā un kur vēl viņi nāk tādā gatavībā. Šī izrāde bija vienkārši tāda kvintesence visam tam, kas tur ir iemācīts un plus, kas nāca kopā brīnišķīgu, ļoti vienkārši un te pašā laikā ļoti asprātīgi un ļoti priecīgu uzvedumu. Ļoti priecīgi. Tas bija jautri. Tas bija viens, ko es varēju pieminēt kā notikumu, un otrs ir tomēr operā Hofmaņa stāsti. Un arī tur ir šis prieka elements, jo, ja tā padomā, par ko tad ir šis stāsts, un tur jau visādus to var skatīties, bet ja to darīs ir Aiks Karapetjans un taisīs režiju šim te ar visu savu pietiekoši bezkaunīgo citu tautiešu domāšanu, ja, kurš ir spožs manipulātors ar dekorācijām, ar horeogrāfiju, ar piegājienu, kā pārtransfonēt un pārlikt. Pat cik tajā posmā, kad es tur strādāju, mums ar viņu jau bija sadarbība pie izrādēm un šī kaut vai Fausts, piemēram, ja, kas joprojām paliek tā viena no tādām labākām izrādēm, kas vispār operā pēdējos kaut kādos gados tapus. Tā kā arī šī izrāde ir saistīta kaut kādā mērā prieku, bet tas prieks divējās. Man prieks bija uz skatuves, man bija prieks par to, kad uz tā skatuves ir prieks. Un tā kā tādas tas lietas. Paldies. Izstāst, ka mums mūzika ļoti prevalē, Andrej. Nekādā gadījumā. Vispār baigi grūti runāt. Jā, divi džentļi vēl prieku runā savos gados, bet varbūt forši. Ne? Man citādāk. Man atkal es biju ļoti apmulsis vienā brīdī, kad es pats nevarēju atbildēt uz vienu jautājumu. Es nezinu, vai kāds jums redzējis ir Kirila Serebrņikova filmu par Ļimonovu. Ļimonovs, es divos vārdus pateikšu, viņš tāds ir kreisais anarhists Krievijā, ja? Un viņš ir uztaisījis pa viņu filmu, ko es iesaku ļoti uzmanīgi noskatīties, ļoti kritiski, ar kritisko visu kapitālu domāšanu ieslēgt. Viņš ir īstenībā no Doņetskas, kaut kur tur, ja? Un kā kā Serebrņikovs manipulē ar to skatītāju. Kā? Atceries, ka tur bija Toronto filmfestivālā, noraidīja kaut kādi Krievu žurnālisti bija uztaisījusi filmu par Krievijas armiju, cik viņiem grūti, ja? Loģiski, ka viņas, un tad tur vēl daži mākslas pasaulē vēl tur cīnījās, vai tur labi vai slikti vai ko. Un tad pēkšņi Ļimonovs ar šo filmu ir Kannu festivālā, bet pa viņu kaut kā nerunā. Saprotiet? Viņam tad ir tā, viņš grib, lai viņam vēl tur Krievijā vēl galīgi kaut kā neaizcēt tās durvis ciet, jo viņam Abramoviču un tur rietumos. Tā kā es iesaku noskatīties, kā var manipulēt forši. Ja, kas ir tik augstā līmenī, kad ja tu esi bez kritiskās domāšanas, tu tā noskaties un vispār, tu nevar saprast, tev nav ko pateikt pēc tam. Bet tas man uzdzina tādas dusmas, kad es ar prieku dalos šeit. Bet tomēr nākamais jautājums man tāds būs no augstiem plauktiem. Mēs parasti sakām, kāpēc Latvijā ir forši dzīvot? Ārzemniekā parasti saka. Ir divas lietas. Tā ir daba, vide, tīra, un es nesaku akurāt 500 km pieejam pludmale, bet plašākā nozīmē. Un otra lieta, protams, ir kultūras pieejamība un kultūras kvalitāte. Un tagad man ir jautājums, vai mums pašiem mēs kultūru uztveram vairāk kā tādu, tā kā arī Juris teica, tajā entertainment līmenī, ka mēs vienkārši gribam pabaudīt, tos iekšējo uguni pasildīt, vai mums tomēr jāskatās uz to, kā arī, nacionālas valsts sastāvdaļu. Vai Latvija vispār bez kultūras tad būtu Latvija? It kā jau tā par katru valsti var pateikt, bet tomēr šķiet, ka nē. Iespējams, ka mazām valstīm tas īstenībā ir daudz vairāk.
Tātad antīkajā pasaulē visi mākslas darbi parasti bija sakoncentrēti, teiksim, Karaļpilī. Ne antīkajā, pēc tam jau Karaļu pasaulēs jau un tā. Jo tas, kas bija palicis no senās Romas, to pēc tam savāca visi karaļi, un faktiski tā māksla nokļuva tādā leduskapī. Tauta dzīvoja savu dzīvi, bet tautai neko daudz nevajadzēja. Viņa ar zemi, jo tajā laikā bija barība un ko ēst, tas bija vissvarīgākais. Tad notika kaut kas cits, tad 19. gadsimtā sākās muzeji, izstāžu zāles, kurās faktiski tās Karaļu pils tika atvērts un no leduskapa tika izņemta ārā mākslas darbi. Un tad to varētu nosaukt tāds viens amerikāns, tāds Novaks, kurš to salīdzina tā kā ar tādu mikroviļņu krāsi. Piemēram, tā paša Džakonda, mākslas darbs kā mākslas darbs, bet viņi ir zakta, par viņu ir tik daudz runāts, ka viņi tā kā uzsildīti ir. Visā pasaulē viņi kļūst tagad par visslavenāko mākslas darbu, ja? Tātad viņi tā kā uzsilda. Un tagad es nonāku pie tā paša galvenā, kas tad ir šodien? Kas tad šodien māksla ir? Priekš manis personīgi, ja tu prasi. Priekš manis man nav tā vienkārši iesildīt manu sirdi. Priekš manis tas ir mazliet izmanīt manu domāšanu. Principā, jūs taču saprotat, ka ķīnieši saražos visu, ko vajadzēs. Visiem vairāk nav vajadzīgs vienkārši darba skudrs. Nav vajadzīgs, kas tur ārs zemi ar ārklu un tam līdzīgi. Visur ir tehnoloģijas. Bet kā, lai mēs iegūstam no saviem bērniem? Kā, lai mēs izdaram tā, lai mūsdienu cilvēks, ja nākotnes cilvēks, kas ir mūsu bērni, lai Latvija būtu tik kulturāli tā kā nākotnē, kā lai izdara tā, ka viņš domā citādāk? Skatoties televizoru, kaut kāds seriāls, nekādā gadījumā. Tad kas ir tas? Un tā ir kultūra. Tas ir tas muzejs, paldies Pīlēna kungam, šis mājasaimnieks, kas ir iedējis te vienu. Ļoti precīzi. Pārliekšanās pēc veida. Ja? Un faktiski tas viss rajons ne tikai palicis dārgāks ir, ja? bet paskaties, diskusijas. Es biju šausmīgi izbrīnis, atnācis, iedomājies, 120 cilvēki. Kāpēc? Tad viņi pēc kaut kā ir izslēpuši, pēc kaut kādas diskusijas. Tātad, ko es ar to gribēju pateikt, ka bez mākslas, bez kultūras nebūs nākotnes cilvēks, jo nevajag vairāk darbu skudru. Tātad, ko tad dara tā māksla? Viņa liek paskatīties uz lietām no cita leņķa. Iedomājies, ja jūs kādreiz televīzijā skatāties, tur visi filmēts ar 50 mm, tā kā ar iPhone, tā, viss tā. Kas tad ir citādāk tajā brīdī, kad izgudot linza, ja? Tu var kaut kādu lietu makro ieskatīties citādāks leņķis vai platāk. Tad kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi daudz vairāk nekā tagad mums ir. Mēs esam kulturāla tauta, bet tas vēl mums liekas pašiem, ka mums ir teātri, bet mums nav laikmatīgās mākslas muzeja vispār. Mums nav kurā vietā, kas varētu būt jau vairāk, kā lai pasaka, tāda vieta, kurā kaut ko radīt. Kurā vietas, kur dzīvo mūzas, bet nevis iesaldētas mūzas, ja, kā, teiksim, Valsts mākslas muzejā, bet kura būtu tāda laboratorija, kurā es varu kaut ko jaunu atrast, jaunu skatīties, kur varētu bērns no 3 gadu vecuma vest un skatīt, lai viņi skatās uz lietām no cita leņķa. Man būs jautājums, bet es sākumā došu vārdu, vai ko var komentēt. Atbildot uz šo jautājumu, vai mums vai nacionāli, vai mazai valstī vajag vairāk kultūru, lai tā kā apliecinātu savu identitāti un būtu stiprāki. Es teiktu tā, mazai valstī vajag vairāk gudrus cilvēkus. Teiksim, ar nelielai nācijai, lai neliela nācija šodienas tirgu izdzīvot, šodienas pasaulē izdzīvot, tas IQ, vai tas gudrības koeficients ir nepieciešams ievērojami lielāks nekā, es nezinu, lielai nācijai. Bet jautājums ir nevis par kultūras produkta ražošanu, bet par kultūras produkta lietošanu. Jo mēs vienmēr tā kā koncentrējamies vairāk uz to, cik daudz mēs saražojam koncertus, cik daudz teātra izrādes mēs saražojam, cik daudz ir izstādes, bet tas galvenais lakmus papīriņš vai tas indikators, vai mēs esam kulturāla nācija un gudra un izglītot nācija, ir cik daudz mēs lietojam to saražoto. Un tā ir šodienas tēma. Un šo lietošanu savukārt var izmērīt, cik daudz cilvēki ir gatavi tērēt kultūrai. Nevis cik daudz viena valsts ir gatava investēt kultūras produkta ražošanā, bet cik daudz šīs valsts nācija grib un ir spējīgi šo kultūru lietot, nopērkot to.
Tā kā, protams, ka mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo vienkārši gudra nācija ir spēcīga nācija. Zāles jau tukšs nestāv. Saki. Nestāv, paldies Dievam, nestāv. Un tas ir tas, ko tu saki, par ko mums diezgan bieži abrīno, ka pilnīgi noteikti man Somijā ir draugs sporta treneris, kalnu slēpošanas treneris, kurš nekad mūžā nav bijis uz teātra izrādi, bet mēnesī 2 reizes apmeklē simfoniskās mūzikas koncertus. Un orientējās akadēmiskajā mūzikā daudz labāk nekā es. Paradoks, vai ne? Šausmīgi, jā. Tajā pašā laikā, teiksim, Anglijā pilnīgi noteikti jūs sastapsiet ar angļu teātra kultūru ļoti daudzus, kas vienmēr iet uz futbolu, bet nekad neiet uz teātri. Bet ja mēs salīdzināsim latviešus proporcionāli uz visas nācijas fona, cik daudz ir tādi, kas iet tikai uz hokeju un nekad nav bijuši teātrī, būs ļoti maz tādu. Tā kā tas tomēr, tas kultūras patēriņš un lietošanas paradumi, mēs par to varam būt lepni, par to proporciju. Man kaut kā pavēlt uz muļķībām šit visu laiku. Es atkal piedaru pie tiem, kas nekad nav apmeklējis hokeju. Es nevaru iedomāties, ka es patērētu laiku un aiziet uz turien. Tā kā man ir, es zinu, ka es esmu pārpilns ar kultūru. Bet es gribēju pagriezt drusku šo sarunu vēl vienā citā rakursā. Es tomēr domāju, ka pilnīgi absolūti izšķirošs jautājums ir ģimene. Jo tikai tajā ģimenē, kurā bērns ir uzaudzis kultūras apstākļos no bērna kājas, no paša sākuma, no pirmās dienas, kad māte dziedājas tautsdziesmas kaut vai vienalga, viņam ir kods iesēdz kaut kāda sēkla ielikta, kura attīstījusies tālāk ir viņa sapratnē un kritērijos. Jo ir tik svarīgi šie kritēriji, pēc kuriem viņš vērtē, kas ir labi un kas ir slikti. Jo, diemžēl, kopumā ņemot, Latvijas kultūra ir brīžiem pati sev pārvērtē no kvalitatīvā viedokļa. Tas nav viss tik vienkārši. Mēs varam sev sist uz plecu un teikt, ka mums ir ārkārtīgi daudz kultūras visapkārt, un mēs esam baigā kultūras zemi. Nevajag pārspīlēt, ja? Nevajag pārspīlēt. Nevajag tai pašlepnumā iegrimt, jo mēs pat tās iepriekš runājām par Spēlmeņa nakti, ja, kur 8 vai 10 aktieri nominēti vienā nominācijā, kaut vai atļauti 5 tikai. Tā pašā laikā nominācijā par oriģinālu dramaturģijas darbiem ir tikai 3. Nevarēja atrast 4. darbu, nevarēja atrast 5. darbu. Nonominēja 3, un es esmu redzējis to 1. darbu, un tur nekā pārmērīgi ģeniāli nav slikts kors dziedāju uz skatuvu un sauksmu lietas saviem vārdiem. Tā bija viduvēja, caurmērā viduvēja izrāda, tikpat viduvēja dramaturģija. Ja. Tā kā nav tik vienkārši tās lietas, ka nerodās šie mākslas darbi, kā Kulakovs teica, savā dziesmā mākslas darba piezīmes mokās. Es nezinu, kāds tur mokas bija radīts, bet katrā ziņā rezultāts bija likt šaubīties. Es atgriežos vēlreiz pie paša sākuma par to, kad nāk audzināšana. Kāpēc šī doma koru skolas izlaideņi, tie, kas no turienes nāk ārā, ja? Kāpēc viņi ir kultūras vidē pamanāmi šodien dažādās virzienos? Tas nav viens tas kurs vai tā, bet tas ir, mēs skatāmies ilgākā laika nogrieznīgi, jau sākot no dārziņu skolas laikiem, kad jau tur tas kurs tur veidojās. Tam ir sakars ar to, kaut kādā mērā šie puikas jau 4 gadu 4. klasē vai 3. baznīcā dzied garīgo repertuāru. Viņiem ir iestādīts jau, kas ir skaņa, kā veidojās, kāpēc arhitektūra, kas notiek tajā vietā? Vēl viens interesants fakts, varbūt Juris var atbildēt uz šo jautājumu. Piemēram, kino ir apmēram 50,000 cilvēku, kas iet uz kino Latvijā. Tad teātrī, vai man informācija nepareiz, bija 16,000, ja, principāli. Ir vairāk gan. Tagad ir vairāk, ja, bet bija... Mēs tā rēķinām, ka kaut kādi pie 100. Apmēram 100,000, jā, kas lieto teātri. Regulārie iespējams ir kaut kādi 50. Jā. Lietot, tas ir tā kā reiz gadā aiziet. Tā reiz gadā, jā.
Nu, jā. Šie cipari ir daudz, maz. Proporcionāli. Nezinu, Anglijā vairāk iet? Nezinu, es skatos tā 1,2 miljoni. No tiem puse nelieto kultūru vispār vai nepērk kultūru. Aiziet uz pilsētas svētkiem, kas ir pavelti. To nevar skaitīt. Tad no tās puses, kas puse lieto popkultūru, kas arī ir, kas tā var būt, tas ir viss normāli. Un tad tā otrā puse, tie 200, 250, 300 tūkstoši sadalās starp žanriem, kā viņi tur plūst un kā. Bet vairāk noteikti nav proporcionāli. Es domāju, ka proporcionāli mūsu nācija Eiropas kontekstā, nemaz nerunājot par Ameriku, ir viena no kulturālākajām, no kultūras patēriņa viedokļa. Un mēs teātrī to pilnīgi noteikti jūtam. Bet vēl, kur laba doma ir, kad man patīk tas, ka kultūras ministri izgudroja tomēr to skolas somu, ja? Jo tad, ja mēs runājam par tiem bērniem, kas nekad nav bijuši teātrī, ja? Tagad tas notiek. Un kāpēc es saku, ka tas muzejs, iedomājies, cik forši būtu, ja mums būtu kaut kādas vietas, kur tos bērnus aizvest, ja? Un kaut vai 2 stundas nedēļā. Tev var cilvēks, kas mācētu ar viņiem runāt, nevis skolas, varbūt skolotāji noguruši, tamlīdzīgi. Un tas būtu tāda vieta, kā tāda inkubātora, kurā varētu tos bērnus paskatīt, lai viņi iemācītu skatīties. Jo, piemēram, ja mēs runājam par ģimeni, man vecāki bija tēvs miris, māte dzīva, bija ļoti inženieri, izglītoti tādā ziņā, uz teātri man veda, es esmu bijis kaut kur, bet man nav bijusi mākslas vēstures izglītība, ko es visvairāk mūžā nožēloju, ka es neesmu, kāds nav kaut kur aizvedis un iemācījis skatīties uz gleznām jau bērnībā, ko es, protams, tagad daru saviem bērniem. Jo tas man būtu palīdzējis kaut kādā veidā ātrāk biznesā, ātrāk mācēt, domāt, saprast lietas, kas man būtu noder. Man, piemēram, arī viens atnāk un saka, kā man tā mākslas vēsture, kas? Es saku, jā, bet tu vadi firmu. Tev iedomājies, tev tagad jāuzveido kompānija, un tev tur atnāk mākslinieks, saka, taisam logotipu, labi, mākslinieks saprāt, tev viss izdara, bet kādu šriftu lietosim? Kāds ir tavs klients? Ja? Tas nav, tur tev jāpieņem ļoti daudz lēmumu, kas var ietekmēt pilnīgi visu tavu, teiksim, firmas attīstību. Tāpēc es domāju, ka es arī piekrītu par bērniem, par ģimeni, bet man šķiet, ka tā valstī arī nevar visus nodrošināt, lai visi pensionāri tagad kaut neļaunā nozīmē pensionāri brauc uz teātri, tad tos bērnus vajadzētu ievirzīt. Injicēt viņiem. Jā, bet tā kā inkubātoros samest. Jā, bet, piemēram, varbūt tas ir kaut kā pavēlk uz savu pusi, bet tā ideja ir tāda, ka operā ir ļoti skaidri zinām šī paudžu secība. Tātad, respektīvi, mazajiem, kad tā ir izrādes, tu rēķinies, kad viņam ir tā, tas ir no šitāda vecuma, kur tie zīdaiņi kopā ar violnieku, tur tavs kontrabass un tā, tad tie uz tepiķi tur spēlējās, jā, tur paši tavu mazuļi. Tad nākošais līmenis ir, kur ir no kaut kādiem, teiksim, tur 6 līdz kaut kādiem 11 gadiem, un tad ir punkts, tad iPhones. Tur apmēram pie 11 gadiem viss beidzās. Viņi aizmirst vispār operu kā sugu. Nākošo reizi viņš ierodās operā, ka viņam ir 32 vai 35 kopā ar tiem pirmajiem. Jā, bet es jau izstāstīšu šo vienu stāstu, ka tas tā ir, bet tas tomēr, kad viņi aizved uz to operu, varbūt ir 3-6 gadus, kāds paliks. Ja es, piemēram, izstāstīšu viens biznesa piemēru. Ir jaunieši, piemēram, mani bērni nezin, kas ir laima vairāk, laimas konfekts. Bet toties Snickers bērndārzā jau parādās jau 3, kad bērnam 3 gadi, ja, kad tur jau kaut kā jau tur tiek uzdāvināti tam līdzīgi. Vienkārši, tu, kā lai pasaka, cik ātri tu tiec, tā kā ziniet, ka ja pīles mazulis piedzimst, ko viņš pirmais ievilk, tā ir māte, varbūt tur ir kaut kā ātri jāsāk strādāt. Nē, labi, tas ir par starptautisko tirgu, to mēs liekam neizcīnīsim, bet man interesantāk drīzāk likās doma, ka es saprotu, ka mēs tagad mēģinām cīnīties, teiksim tā, simboliski varētu teikt, nezinu, Cibiņš un Antiņš cīnās pret TikTok un iPhone'iem. Runājot par šo te. Skaidrs, ka šajā, ko lūdzu? Tas jau tā ir visā pasaulē. Šajā ciņā ir pilnīgi skaidrs, ka Antiņš un Cibiņš zaudēs. Jautājums ir tagad tā, kā iepakot Antiņu un Cibiņu, lai viņi varētu konkurēt
ar TikTok un iPhone? Es teiktu tā, ka nevajag cīnīties Cibiņam un Antiņam ar iPhone'iem. Vienkārši nevajag. Tāpēc, kāpēc? Kāpēc jācīnās? Tāpēc, ka ir kaut kāds zināms periods. Pieņemsim, mēs arī teātrī plānojam repertuāru izrādi pusauģiem. Un es saku, nav tāda auditorija pusauģi, kas nāk uz teātri. Viņu nav. Mēs varam izdomāt to izrādi, bet viņu nav. Un līdz ar to, man liekas, pareizākais ir noķert to cilvēku tajā kultūras laukā, tajā brīdī, kad viņš nāk ar vecākiem, tā kā tu saki līdz zināmam, pēc tam atstāt viņu svētā mierā, un tad, kad viņa emocionālā pasaule nobriest, tas ir pēc 25, 30, kad viņam ir nepieciešama papildus emocionālās baudas, kad viņš jau tās var izjust, tad viņš sāk lietot tos citus izsmalcinātos mākslas veidus. Man patīk, runāja ar Andri Pogu pagājušajā gadu, un Andris Poga saka attiecībā par akadēmisko mūziku. Viņš saka, es piedalījos atbraucu pat no viena akadēmiskās mūzikas festivāla Vācijā, kur es dzīvoju viesnīcā atsevišķi pilsētā, brīnišķīgā vecā pilsētā, kur bija visu nedēļu simfoniskās mūzikas koncerti, izcili koncerti. Viņš saka, es domāju, ka es esmu sajūcis prātā, jo viesnīcā visu laiku man apkārt brokastīs ir veci cilvēki, pa dienu uz ielām ir veci cilvēki, vakarā koncertā auditorijā ir tikai veci cilvēki, un no rīta atkal ir veci cilvēki. Un viņš saka, man liekas, es jūku prātā, bet attiecībā par akadēmisko mūziku arī ir viens zināms emocionālais briedums, kad tu vari to paņemt pretīm. Ātrāk tev mēģināt to piespiest, klausīties, tas nedarbojas. Mēs Cēsu koncertzālē arī par to pašu Cibiņu. Mums ir bijusi tāda pieredze, ka tad, kad es sāku vadīt Cēsu koncertzālē, es teicu tā, mēs palielināsim akadēmiskās mūzikas skaitu Cēsu novadā no regulārajiem 200 līdz regulārajiem 600, kas vienmēr mums būs koncertzālē 2 reizes mēnesī. Man jāsaka, ir vienkāršā valodā sūdu rallā. Tie paši 300 kā ir, tie paši 300 ir. Tie paši 900 vai 1000, kas Rīgā ir, kas iet uz ģildi, tie arī ir. Tie paši 500 Liepāja saka, kas iet regulārie, tie paši 500 arī ir. Tā kā tur nevar tikai piespiežot cilvēkus, iedodot viņiem, mēs tā kā likās, iedodam pavelti, simfoniskās mūzikas koncerts, pavelti nāciet. Nenāk. Un visa tā lielā brēkšana, ka, jā, mēs nevaram nākt, tāpēc, ka mēs nevaram nopirkt biļeti. Ok, mēs dodam pavelti. Es tev oponēju. Nenāk. Tur tomēr es tikai saku to, ka tam Cibiņam, Antiņam nevajag cīnīties ar to. Jāpagaida, kamēr tas iPhones emocionāli nobriest, tas TikToks. Un viņš pats atnāks pie tā Cibiņu un Antiņu. Es tev oponēšu. Vienmēr sakot, par mūziku runājot, ir repertuāri jautājums. Kāpēc tad, kad diriģē, vai arī zvaigžņu jautājums? Ja? Viss jau nosaka tie, ja tev tur diriģē Speltokovski, tad tev tur būs vairāk cilvēku nekā tad, ja diriģēs kāds cits. Ja, ne? Nē, jā. Tev ir svarīgi, ja tev dziedās Kaufmans atbrauks, tev būs zāpļi, un no kurienes viņi pilni radīsies pēkšņi? Kāpēc? Kāpēc vienmēr operā tieši tāpatās bija? Ir, zinām, tie nav latvieši, starp citu. Tie bija nelatvieši viena liela daļa, kas nāca uz specifiskiem koncertiem, un zāle vienkārši ir pilna, un tu brīnies, un tu saproti, tu izēji koridorā, un nevienu nepazīsti. Man likās, ka man telefona grāmatā ir 1000 cilvēku ierakstīti, tad es eju pa koridoru, es nevienu nezinu šo cilvēku, nevienu. Es pēkšņi redzu, ka es viņus neesmu redzējis. Tā kā ir auditorija, tas ir repertuāru un zvaigžņu jautājums. Ja tu dabū zvaigzni, tev būs pilna zāle. Jautājums, vai mēs varam samaksāt? Jā, bet tie ir izņēmumi. Bet ja es runāju par tādu lietotāju, regulāro lietotāju, tad tomēr tur ir kaut kādi zināmi limiti. Man šķiet, man mazliet vēl savādāks uzskats, jo... Tas vēl tik trūk, lai tev būtu tā kā man. Jā, un piemēram, kas ir baznīca? Ja? Baznīca faktiski ir būvēta cilvēkiem apmēram priekš viduslaika baznīca. Ja? Kad, es ieeju, vai ne, man ir maza tā zemnieka māja, es ieeju lielā baznīcā un es domāju, kaut kas te ir.
Kas ir mūsdienu baznīca? Mūsdienu baznīca ir šis centrs kaut vai kaut kas savādāk. Te ir uzbūvēts, speciāli domāts, te arhitekti tev liek domāt mazliet savādāk. Ielēns jau krustās kaut kur. Lūk, ko es ar to gribēju pateikt, ka tā literatūra ir rakstīta priekš cilvēkam citā gadsimtā. Un tā valoda, es nezinu, man tagad ir 9-gadīgs puika, ja? Es pamēģināju izlasīt, ja? Nu, teiksim tā, man ir katrs otrais vārds, bet jāskaidro, ko tas ir domāts. Viņš ir vecā valodā. Es nesaku, ka tas ir jāpāraksta, jāvienkāršo, bet kaut kādā veidā arī tas pats, visu lasa tagad, Dūlais Dauka. Es viņu saprotu, ja es māku izskaidrot bērnam, bet tikai es nevaru beigās izskaidrot, kāpēc viņš iet bojā. Tajā laikā, zin kā, kaut kā man gribētos programmēt to bērnu, kad aiz tā horizonta viņš kaut ko sasniedz kaut kādā tādā veidā. Atraidas dēls arī, Džeks gribēja mācīties, bet tas ir tas laiks, tas ir 19. gadsimta beigas, ja, kurā romantisms, kurā tas ir iekšā, visi Ibseni un tam līdzīgi. Tāpēc es kaut kādā veidā saku, vai tu pieliec skolotāju, kurš aizraut, izskaidrot to, paskaidrot, bet ja tev vienkārši, man tagad ir obligāti literatūra izlasa to, un es tagad to puiku lasu, un tu saproti, jūs jau varat teikt, ka es esmu neinteliģents, vanziņ kas, bet es arī nevaru to grāmatu palasīt. Pa kur tu runā? Kā to sauc? Mērnieku. Tu runā. Man otrdien mērnieks brauc, kas tu ko brīnīties? Jā, un tu tajā brīdī vienkārši saproti, ka tu arī pats nevar tā ritīgi pieslēgties. Ko es gribu pateikt? Vai tev ir, teiksim, mākslas darbs, ko tu kā režisors pārliec, kad formu pārliec tādu, kas te šodien ir saprotams, izskaidrot veidā. Atkal to savu vieglo valodu. Es saprotu, ka šī nav tā vieta, kur es to varētu teikt, bet mūsdien saprotamas lietas ieliec. Paši mērnieku laiks, taču kolosāli varētu pārliecēt uz šodien. Bet nevis vieglā valodā, bet šodienas valodā. Tā runāsim, ja? Tas ir forma un saturs. Formu un saturs. Un tāpēc jāsaka, ko darīt ar grāmatām, nezinu, nav man atbilde. Nav, bet tavs starp citu pa komiksu arī kaut kādā veidā, ja tu spēji, nezinu, tu vari, no produktu var dažādas lietas izdarīt. Bet... Ko tu esi pēdējā? Labi, ka viņi neuzdev jautājumu, ko tu pēdējā kādu grāmatu izlasīji? Ko? To jau drīkstē pie pirmā jautājuma atbildēt, ka grāmata. Bet es vienkārši gribēju pateikt, ka mēs visu laiku dzīvojam kaut kādā citā laikmatā, un es arī domāju, ka izglītības ministrija jāsoļoja līdz tam citam. Viņi soļo, viņi ir progresīvi. Labi. Mēs vairāk tagad par lietošanu, arī par paudžu jautājumu, bet tur tā smuki aizgāja vienbrīd saruna par to, vai mūsu kultūra māksla vispār ir tā kā konkurētspējīga. Man liekas, ka Zigmārs kaut ko tādu teica. Un es īstenībā gribētu mazliet arī par to jums pajautāt. Es zinu, ka Jurim šis ir tāds ļoti tuvs temats. Vai mēs latviešu kultūru un mākslu uztveram kā kaut ko, kas ir ļoti vajadzīgs mums kā nācijas saglabāšanas elements, es pat teiktu, vai mēs vairāk uz to skatāmies tomēr tādā starptautiskā kontekstā kā uz konkurētspējīgu produktu, ja tā drīkst teikt, par kultūru. Man šķiet, ka te jums arī dalīsies viedokļi. Es ar prieku paklausīšos, kā jūs strīdēsieties, bet laikam Juris varētu par šo sākt. Jā, tas tiešām ir mans jājam zirdziņš, un es ar to ņemos ļoti daudz. Mēs pirms 20 gadiem, kad sākās Cēsu festivāls, es atceros, man lielākie strīdi bija, ka mēs izvēlējāmies māksliniekus Cēsu festivālam. Pie manis nāca mākslinieki, vai pie mums nāca un teica, es gribu piedalīties festivālā. Es saku, kāpēc? Tāpēc, ka es esmu no Cēsīm. Un tad mēs vienmēr jau toreiz teicām, tas nav arguments, ka tu esi no Cēsīm. Tas nozīmē tieši neko. Vienalga, no kurienes tu esi, no Ķīnas, no Vācijas, vienalga no kurienes. Vienīgais kritērijs ir, vai tu esi mūsu uzskatā pietiekami labs festivālam. Mums bija ļoti daudz strīdi. Ieskaitot to, ka taču Cēsu pašvaldība sponsorē festivālu, kāpēc tad jūs neņemat Cēsu māksliniekus un tam līdzīgi. Un tā bija tāda mums sarkanā līnija. Nav tāda termina kā vietējā mākslinieka. Ir vienkārši vainu. Tas pats attiecās, mēs Dēls teātrī diezgan daudz esam saņemam pārmetums. Ka jūs esat Londonas filiāli. Kāpēc mēs ņemam ārzemu režisors un tā tālāk un tālāk.
Un tad es vienmēr saku, jā, un ka mums vajag atbalstīt latviešu režisors. Un tad es vienmēr domāju, ja es būtu latviešu režisors, es justos ritīgi slikti un aizvainot, jo tad iznāk, ka es esmu cilvēks vai režisors ar īpašām vajadzībām, ka pret mani vajag kaut kādu īpašu režīmu, ka es nevaru tajā starptautiskajā tirgu būt konkurētspējīgs, jo man ir kaut kāda problēma, mani daba, Dievs, nezinu, ir apdalījis, jo es, diemžēl, esmu latvietis, un tāpēc man ir vajadzīgs atsevišķs suports, atsevišķs pabalsts, lai es varētu, tā sakot, strādāt. Un es esmu kategoriski pret to, un nav tāda vietējā tirgus vai tam līdzīgi. Mēs spēlējam tomēr tādā starptautiskā arēnā, un kāpēc mēs to daram? Tāpēc, ka mēs strādājam priekš skatītāju, un šodienas skatītājiem tas, kas jau ir pēc tiem, tā kā pareizi Andrejs saka, ja, ka šodienas valodā, šodienas skatītājs skatās arī teātri jau citā valodā un citā kontekstā. Un ir diezgan maz, vai man grūti pateikt, cik daudz būtu tie cilvēki, tie skatītāji, kur teiktu, ziniet, es iešu uz latviešu režisoru. Kāpēc tu ies uz to izrādi? Tāpēc, ka tur ir latviešu režisors. Paceliet rokas. Kāds, kurš izvēlēsies iet uz teātri, samaksā 30 eiro par biļeti, tikai tāpēc, principā, ka tur ir latviešu režisors. Nu, redziet. Bet uz kādu konkrētu režisoru varbūt ne, uz konkrētu, tā ir pavisam cita lieta, uz konkrētu eseju, tur, nezinu, uz Hermani, uz Kairišu vai tur uz Seņkavu un tam līdzīgi. Jā, tā ir pavisam cita, bet šis uzstādījums, ka tas ir latviešu režisors un tāpēc es eju. Un tā ir milzīga problēma. Un tāpat ir problēma ar latviešu mūziku, ka vienmēr šie latviešu mūzikas koncerti, nu, diemžēl nav tik ļoti apmeklēti. Un tas nav labi, jo tā latviešu mūzika ir jāspēlē. Tā kā es šajā gadījumā esmu pilnīgs tāds tā viedokļa pārstāvis, ka mākslā un kultūrā nevajadzētu tā nodalīt, jo tas mazina mūsu konkurētspēju. Bet, tas piemēram, mazina. Latviešu lūgas vai vajag Latviešu dramaturģija, atbalstīt? tā ir cita lieta, jo tā tomēr dramaturģija, literatūra, tā ir lokāla lieta. Tā ir pavisam cita lieta, bet tā kā teātra māksla, režija, nu, diemžēl aktieris arī var strādāt tikai savā valodas laukā, šeit uz vietas. Bet tā kā režija, nezinu... Tur ir arī otra pustē lieta, es bišķi iejaucu uz tavā tekstā. Nē, droši. Ja viņiem nedod to iespēju, un pēc tam tās lietas neattīstās, un ja, piemēram, Dzēru nebūtu ieguvis šeit milzīgu pieredzi tieši strādājot Latvijā, viņš vien starptautiskā tirgu varbūt arī nebūtu, bet viņš tagad ir šobrīd. Viņš tagad taisa izrādes gan Francijā, gan Spānijā, gan daudzās vietās gaisa mākslinieks šī gadījumā, ja? Es jau tev neaizliedzu, tāpēc, ka tu esi latvietis. Tu startē kopīgā konkurencē. Vai tu vari iedomāties, pieņemsim, Latvijas izlases komandu hokejā, kuri, pieņemsim, izvēlās hokejistus pēc nacionālās piederības? Ja, pieņemsim, ja dotajā brīdī, nezinu, jebkurā Eiropas valstī nedod Dievs... Nacionālās izlases jau spēlē pēc pilsonības. Nē, nu jā, bet iedomājies, es iedomājos, kāds skandāls paceltos, es nezinu, Berlīnē. Ja kādam pateiktu, ziniet, nu, mums tomēr vācu režisoriem jādod priekšroka. Ārprāts kāds skandāls. Vai, teiksim, es nezinu, Londonas Vestendā, ja pateikt, ziniet, nu, jūs, mīļais poļu režisori, diemžēl pastāviet malā, jo priekšroka ir cilvēkam ar britu pasi. Tur vienkārši nonestu visu to. Nonestu. Man ir baigi mums ir kaut kā liekas, ka tas ir tā kā pilnīgi automātiski. Tu vari salīdzināt Berlīni un Londonu ar Latviju. Es jums varu izskaidrot to. Viņiem abiem ir pilnīgi taisnība, bet es pateikšu citiem vārdiem to. Mierīgi. Tas atkal ir vēsturē, ja, kad man pirmo reizi 89. gadā es pēkšņi uzzinu, kad ir kaut kādiem cilvēkiem, piemēram, Maijai Tabakai, iedot vienkārši nauda par to, ka viņi dzīvo Rietumberlīnē. Kas tas? Es atceros vienkārši to laiku. Es nezinu, vai vēl kaut kādam, laikam, Hārdiem Lediņam arī bija nauda. Nu, lai viņš dzīvo. Pa viņi nerunā, par tabaku runā. Labi. Un tā ideja izrādās ir ļoti vienkārši. Nu, kas līdzībās runāšu? Ka karaļiem 18., 19., 16. gadsimtā
Viņi vienkārši savā pilī atkal savāc cilvēks, kas viņiem ir interesanti. Un pilis, kādā veidā viņš to galmu veido, viņš veido, kā viņi domā, viņš saprot, ka viņam jāuzaicina šitāds filozofs, lai viņa galmas kļūtu gudrāks. Tad man ļoti patīk, es biju šausmīgā sajūsmā par tavu, ka tev bija Rotko izrāde, ko tas Pols bija uztaisījis. Es vienkārši sēdēju ar muti vaļā, es biju laimīgākais cilvēks, bet tas, laikam, pagājuši gadu bija, es nevaru vairāk atcerēties. Un man tik ļoti svarīgi ir, kad tajā pīļdīķī, es labā nozīmē, kad pīļdīķī ienāk kaut kas kaut ko samaisa. Jo man ir tā kā tev vajadzīgs, lai tas latviešu režisors arī saprot. Viņš vairāk, man jau arī kino industrijā kaut kas šausmīgi līdzīgs, ka tev rāda kinoteātrī Hollywoods filmas par 200 miljoniem, bet tu nevar aiziet pateikt, mēs esam latvietis, mums tur maz budžets, kas tur, ko tur, tev jāmauc pakaļ, tev jāliek, uz 120 jābrauc ir, ja? Un man šķiet, ka tas ir ļoti pareizi, ka tu to latiņu visu laiku uzliec augstāk. Un ja nebūs tās asins maisīšana, ja, tad arī mēs te tādā pīldīķī paliksim. Man ir īsi piezīme tikai pabeidzot. Varbūt pareizāk ir nevis režisoru vai māksliniekus nosaukt latviešu māksliniekus par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tāpēc viņiem ir īpaši kaut kas šeit pienākās, jo viņam ir pasē rakstīts latvietis, bet drīzāk iedot viņam līdzi naudu, ar ko viņš var startēt starptautiskajā tirgu. Jo pie mums nereti nāk režisors, tas pats Rotko, viņš atnāca ar savu naudu, viņam bija līdzi poļu nauda. Un viņš teica, Džeki, es nāku ar 20 000 līdzi. Wow. Kas nosedz mūsu mākslinieckās grupas pat man bija tā, un tāpat tas ir Vācijā, vai tas ir tam līdzīgi. Un tad es skatos, man nāk holandiešu režisors, kurš saka, es atnākšu ar saviem fonda Holandas 10 000 eiro. Un varbūt, ka mums vajag iedot tas, ko tu saki, Maija Tabaku un stipendiju, ka varbūt pareizi ir veidot stipendiju fondu, un tad tam latviešu režisoru. Tu vispār nemaksā viņiem, tu viņi paši sev samaksā? Nē, es viņam samaksāju vienalga, bet viņš nāk iekšā iestudējumā ar kaut kādu fonda naudu. Bet to paši apgriež apakaļ. Kādā ziņā? Viņi maksā par tiesībām iestudēt. Maksā, viņš dabū atkal apakaļ. Jā, bet es viņam maksāju daudz vairāk nekā viņš atnāk. Es tikai gribēju pabrīdināt, ka viņi Rietumberlīnē Maija Tabaka, lai visi saprastu, par ko ir. Viņiem bija gada stipendija, 10 000 tajā laikā, Deutschmarks, par to, ka viņi vienkārši tur dzīvo. Vienkārši par to, ka viņa ir. Un tā Berlīne tajā laikā ļoti uzplauka, tā Rietumberlīne, kurā savāca no visām pasaules malām māksliniekus, un tādā veidā viņi veidoja kaut kādu citādāku asins arī. Varbūt tas būtu pareizāk, nevis, teiksim, šāda Nē, bet Zigmārs kaut ko citu teica. Es iztulkošu Zigmāru. Nedod iespēju. Es iztulkošu Zigmāru. Vienkāršā valodā varētu. Tāpēc es to saprotu. Kino industrijā tas ir atzīmēts. Tu ej Nacionālā kinocentrā, dabū naudu, un tad ej kaujies. Ja? Vienkārši Zigmārs gribēja pateikt, tad, kad tev neizveidoja, bet es abus divus jūs saprotu, ko jūs smejaties. Man patīk tā diskusija. Jā. Zigmārs vienkārši... Mēs nebeigsim šeit, jā? Labi. Nē, mums jātuvojas jautājumu sadaļai, publikas jautājumu. Bet es tomēr... Bet īsi, Īsi. Bet tad ir runa par mecenātismu. Lūk, mēs plūstoši nonācām pie galvenā jautājuma, pie naudas. Jo paskatieties tad Beethovena sonātēm, kas ir rakstīts, kurai grāfienai, kas ir bijis. Vai viņam tur bija attiecības vai kā tā, nevarēja to sonātu uzrakstīt, viņam kaut ko ēst vajadzētu tam Beethovenam arī, ja? Nevarēja. Labi, Baham savādāk, tur baznīca maksāja, ja? Mozartam tur bija savs štēls, bet Beethovena. Kam vajadzīgi klavieru sonāti? Esot strīpi tādu grāmatu pierakstīt, ja? Bet katrai ir kaut kas veltīts tur, un tā maksāja. Vai arī tur vēl bija kas, ko mēs nezinām. Un iedomājies, kāds mecenāts bija padomju vara, ne? Ka viņi ienāca iekšā uzreiz 40. gadā, momentāli visiem uzreiz, kuriem gleznotājiem visus nopirka momentāli. Mēs ļoti plūstoši nemanām nonācām pie paša galvenā jautājuma, pie naudas. Man tāds īss jautājums ir īsām. Kā jums šķiet, kultūra un māksla ir daudz dārgāka šobrīd nekā, piemēram, pirms 100 gadiem vai pirms 50 gadu mēs padomu iebraucam, bet, ja mēs ņemam vispār pasauli. Kultūra joprojām ir diezgan lēti lietojama, salīdzinoši, vismaz pie mums.
proporcionāli. Man tā liekas, radīšana ir dārga, bet es domāju, ka tā tomēr nav starpība. Tā tomēr vienmēr ir bijusi zināma privilēģija vai ekskluzīva izpriece lietot kultūru. Un ekskluzīvs vienmēr ir dārgs. Padomu laikos tas bija savādāk. Bet tu zini, es vakar aizgāju uz Arkādiju, jaunajā Rīgas teātrī, ja? Biļets maksāja 50 eiro. Ok, 200, tas ok. Bet kas man pārsteidz un arī turpina pārsteigt vēl arī, pārsteigt nav pareizi, izbrīnīja. Kas man izbrīnīja, ir cena par ūdeni. Es samaksāju par ūdeni 4 eiro. Beidz tu žēloties, tā kā vecs vīrs no balviem. Paga. Tātad tas nozīmē, ka ir 3 starpbrīži, 3 ūdeņi ir 12 reiz 2, 24. Tad man pasaka, šitā mazā pudā, kas notiekās? Mēs īstenībā nevis sponsorējam vai atbalstam teātri, bet mēs atbalstam bufeti. Un tad ir vecais labais teiciens, operē daudz labāk ir, ka viņi ir 3 cēlienos nekā 2, jo 3 cēlienos ir 2 starpbrīži un ir laimīgi vairāk cilvēku. Bufets īpašnieks un vīrs, kas atnāca sievai uz līdzi, kas negribēja operu klausīties. Tad viņš saprata, ka būs vēl viens konjaciņš nākošajā starpbrīdī. Tā viens un mājās, ja? Tā ir nogulējis 2 cēlienus. Ūdeni var paņemt līdzi blašķītē, un ūdens šobrīd ir dzerams, kā zināms, arī publiskajās vietās, kur iepildāms. Es nepiekrītu par ūdeni. Es mazmājā ūdeni nedzeru. Paņemiet no mājām, somiņā. Paņem līdzi. Līdz paņēmu to nedrīkst. Jo tu nevari ar iekšā, varbūt arī alkoholu. Nē, drīkst. Es esmu gājusi ar ūdeni. Jā, bet jautājums ir īstenībā drusku ar citu, tas par to naudu bija. Vai ir būtiska atšķirība? Tomēr man šķiet ir tā, ka agrāk mākslai nebija klāt tas, ko tagad mēs dēvējam par mārketinga sastāvdaļu, kas bieži vien, manuprāt, kultūrā un mākslā padara stipri dārgāku tieši šis elements. Tā ir vai tā nav? Nē, nav. Nav? Tu gribi runāt? Jūs iztulkosiet pēc tam vieglā valodā, kad viņi apizrunās. Nē, bet ļoti pareizi paprasa, jo mēs dzīvojām feodāla laikmatā, kad svarīgi bija... Tu tai vēsturēs. Nē, bet man vienkārši patīk tie salīdzinājumi. Skaties, kādreiz bija kā, kas bija svarīgi? Tu biji feodāls, tev bija svarīgs, ka tev piederēja daudz zem, tu varēji izaudzināt daudz kartupeļus, līdz ar ko pabarot daudz cilvēkus, un tev bija liela kartupeļu lauki, tu biji karalis, tu biji hercogs. Pēc tam iestājās industriālā revolūcija, ja, tev vairāk neinteresēja zeme, tev bija jau kā lai pasaka, kaut kāds klints uzlaists rūpnīca un bliez vaļā. Pēc tam iestājās laikmets, kad tev bija piederēja televīzijas kanāls vai viena avīze, tad tu biji karalis. Ja? Mums tas Zigmāra bija tas laiks. Tagad mēs dzīvojam vispār uzmanības laikmetā, kad vienalga, kā tu vari dabūt uzmanību? Ja es tagad runāšu skaļāk, un mēs visi runāsim skaļāk, visi mēs čalosim, tu nevari dabūt uzmanību nekādā veidā. Twitteri, kas tev nav? Un kā tu vari to pārkliegt, vai ne? Tev vajag kaut kādā dabūt to skatījumu uz sevi. Protams, ka tas svarīgi ir, bet arī kas ir noticis? Katrs ēzis var uzfilmēt kaut kādu filmu ar iPhone. Cik ir neatkarīgie teātri un tam līdzīgi. Tev vienkārši sākās kā viena lielāka konkurence. Tātad tev ir jābūt gudrākam kaut kādā veidā, lai piesaisti sev uzmanību. Latvijā mārketinga komponente kultūras, teiksim, produktu ražošanā nav būtisks rādītājs. Varbūt, es nezinu, kino ir citādā. Sāk parādīties. Ļoti, ļoti būtiski. Teātris jau tā, protams, ir 5 teātri, tas ir citādāk. Es atkal domāju, bišķiņ citādāk. Es atkal domāju, ka ir baigā pārprodukcija. Es paskatos, tas ne tikai varbūt arī teātros, bet arī piedāvājam pie visas pārprodukcijā, arī popkultūrā, popmuzikā ir nepārtraukti. Vasarā vienlaicīgi notiek 18 pasākumu, zvejnieku svētki, pilsēta finansēts. Ir kaut kas finansēts no pašvaldībām, kur ir
Es brīžiem domāju, ka daudz labāk būtu bijis beigās, ka tam vispār nebūtu nekāda, ka būtu aizliegt īstenībā tādi pašvaldību finansējumi kaut kādām lietām, un kur aktieri brauc uz haltūram, bats pagriezuši. Turklāt par ļoti dārgām. Es esmu dzirdējusi, ka maksā daudz vairāk pašvaldību šos pasākumus. Jā, bet viņš nekā normāli aktieri maksā. Jā, bet tirgus būtība man nav jāstāsta nevienam. Tas ir pieprasījums un piedāvājums. Ja tev kaut ko dod pa brīvu, tas nozīmē, ka tu jau esi degradēts kaut pašā dziļākā būtībā. Tas nav pa brīvu, tas par nodokļu maksātāju naudu. Ne pa brīvu dod tam cilvēkam. Viņš jau tur arī samaksājis. Viņš tur samaksā daļu. Es samaksāju par to, ko es neesmu redzējis. Jūs arī samaksājiet. Tas nav pareizi. Un te mēs atgriežamies pie kultūras un naudas pieprasījums, piedāvājums. Es pilnīgi piekrītu. Un tad ir pieprasījuma monitorings vai, teiksim, patēriņa monitorings, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo man tā liekas, bet varbūt labojiet mani, man liekas, ka mēs Latvijā ļoti daudz koncentrējamies uz to, cik daudz ko mēs saražojam, bet tieši cik daudz to saražoto patērē, vai vienmēr tas tiek uzskaitīts, vai vienmēr tas tiek izmērīts. Un vai vienmēr par to tiek pateikts? Kā, bet ir mākslinieks brīvais radošais gars, kas ja rada. Kaut kas maksā tik un tik, ja tu rādi ar domu, ka tu to pārdosi, tad tā vairs nav māksla. Bet tev noteikti, kā teātra direktoram, ir tāds papīrs priekšā no kultūras ministrijas, kur rakstīts, ka tu nākošā gadā, sezonā, slēdzot līgumu, taisīs tik un tik izrādes lielā zālē, tik un tik mazā zālē. Vismaz operā man tāds pendels. Tāds ir, bet vissvarīgāk. Vidējā cena būs tāda. Nav vidējā cena. Tā ir manis paša apņemšanās, kā mēs apmēram, bet tomēr mana galvenā atbildība ir tas, lai ienākumi un izdevumi sakrīt. Jā. Un tā tad man ir ārkārtīgi svarīgi, vai zāle ir pilna. Es nevaru to ignorēt. Un tas būtu ārkārtīgi svarīgi, lai piedāvājums un pieprasījums būtu balansā. Kurā gadījumā tas ir loģiski, jā. Es ar to gribēju teikt kaut ko citu. To, kad uzstāda, tas naudas devējs uzstāda spēles noteikumus. Katrā ziņā vismaz operā viņš ir kapitāla daļa pārvaldītājs. Ja? Pie tam, ja tev kapitāla daļa pārvalda cilvēks, kurš neko nejēdz un tā visi, ja? Tāds ir vismaz pēdējās 2 ministrus kopumā ņemot, ja? Tad ir baigi grūti par kaut ko faktiski runāt. Ja? Un viena tur kaut ko plātījās ar rokām, otra tādām stirnas acīm skatās, ka mirkšķi. Es vienmēr būšu kategoriski pret dotētiem bezmaksas kultūras pasākumiem. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka es esmu pret to sabiedrības slāni, kas nevar atļauties nopirkt, bet tam jābūt mērķētai dotācijai konkrētam cilvēkam, kurš grib, bet nevar atļauties. Bet vienkārši tā mest helikopteru naudu. Tas degradē pašu ideju. Jo mēs esam ievērojuši, mēs esam Cēsu festivālā ievērojuši. Mēs kādreiz darījām tā. Izstādes ieņēmumu. 5000, 4, man uz 100 000 budžeta, tas neko baigi daudz nemā. Laižam cilvēks pa velti. Un tu skaties, kādā ātrumā cilvēks iziet cauri, paskatās ar alus. Nobildējas pie kādas glāzes. Nobildējas, viņš aiziet tālāk. Uzliekam eiro, jau paliek labāk. Uzliekam 5 eiro. Un tad cilvēks iet cauri, izlasa, jo viņš grib iztērēt to savu piecīti jēdzīgi. Jā, līdz ar to, teiksim, ja ir kultūras produkta dotācija, tad tai jābūt ir mērķētai, precīzai, konkrētai un kalkulētai. Kuram un cik daudz, bet vienkārši mest pa velti. Bet Ventspilī tas noved pie tirgus grupu. Precīzi tu pateici. Viņš aizgāja tā, ka Ventspilnieki pierada pie tā, ka tās biļetes maksā 5 un nevis 20. Un tagad viens ņem un aizbrauc ar to 20. Un tur nevien. Viņš atnāk līdz kasē, man stāstīja vienkārši. Jā, es atnāk pie kases. Ko? 20? Nē, to jau es nebiju. Jā. Un mēs esam arī ievērojuši. Sievieti kaut ko gribēja. Man gribēs jums uzdot jautājumu. Kā jūs domājat? Mana pieredze, man ir 2 bērni, 3 bērni, kas mācās skolā, vieni jau pabeidz. Un, ja es viņiem pajautātu par latviešu valodu, par to, kā viņiem ir skolā nemīlamākā stunda.
viņi visi pateikt latviešu valodu. Jā, man arī nevarēcies. Jā, bet man šeit, man liekas, ka problēma ir nevis, protams, jo valoda ir jāmīl, vai ne? Mēs mācījāmies žurnālistos, ja? Un valoda ir jāmīl. Jāmīl, un to, ka valoda ir jāmīl, jāiemāc tādā stundā, nevis to, kā tu platā pielietoji, nezinu, kādos apstākļos. Bet kā jums liekas, vai nevajadzētu arī par šo runāt? Tas ir, Andrejs jau teica par to vienkārši, un Vidmārs teica kaut ko savādāk, ja? Bet kā jums liekas latviešu valodas skolās? Jo bērni starpbrīžos sāk runāt savā starpā angliski. Redziet, skola ir baigi interesantā lieta. Mēs joprojām mācāmies skolā, kā ir 100 gadus atpakaļ mācījies. Iznāk skolotājs kaut ko tur dusmīgi nostāst, uzrakst kaut ko uz tāfeli un tad nāc pie tāfeles atbildēt. Mans dēls, kuram tagad ir 25, mācījās, tepatās ir angļu skola. Un ziniet, baigi interesanti ir. Tā ir tāda community skola, ja, kurā ir biedrība. Un tajā biedrībā ir tā, ka tu vienreiz gadā var atlaist tevi. Man arī pirmoreiz man izsauc skolu, es domāju, kas tagad būs. Un viņi saka, zina, jūs dēls tur to un to mācās, bet te viņam mēs pielabosim. Nevis viņi stāstīja, kāds es esmu idiots, mans dēls idiots, bet ko viņi vēl izdarīs, lai tas dēls izturētu. To pat, protams, bija pa maksu. Kur tā ideja? Piemēram, vēsturi māca tā, ka viņš skolotājs nevis izstāsta, kas vēsturē, viņš saka, tu pa Napoleonu sagatavos to, kā dzīvoja augstmaņi, kā dzīvoja zemnieki, kāds tur nepieciešami. Un tad viņi stāstīja skolotājam, jo viens otram vēsturi, un skolotājs tikai pielaboja. Vat sakot, kaut kādā veidā ir jāsāk izmainīties. Varbūt drīzāk būtu... par interaktīvu apmācību. Jā, drīzāk būtu otrādīgāk. Varbūt vienam bija jāizlas dulais dauku mērnieku laiku, otram, trešajam tas, un tad viens otram stāst, par ko tu tā grāmata ir. Tev, atsakot, jo mēs dzīvojam tādā laikmatā, ka tu vari pieslēgties pie kompjutera un caur kompjuteru atrast visu savu vajadzīgo informāciju. Tev vairāk nav vajadzīgs viens cilvēks, kas tēlo gudro, kas nostājās priekšā un izstāsta. Ja atceries, ka viņi kādreiz diktēja un tad visi pārakstīja kaut ko, iedomājies, ka stulbi kādreiz bija, ka tev diktēja kaut ko un tad tu pārakstīji un tad tev kuram smukāk pierakst, pasvītrot tam līdzīgi. Īstenībā tev jābūt izlasīt. Atsakot, ko es gribēju pateikt, kad nav vainīga latviešu valoda nekādā gadījumā. Ir vainīga metodoloģija, un metodoloģija ir jāmaina vismaz vienreiz 100 gados. Tāda man ideja ir. Tā ir, bet es domāju, tas, ko Jana pieminēja par angļu valodas iespēju, tas gan ir nopietni. Angļu valodas iespējas tieši tā. Es esmu cik reizes teicis, kā man atnāk sīkie sāk runāt. Man balerīna, ja? Balerīna. Ja? Un viņi atnāk mājās, un katrs otrais vārds jau ir angliski. Nevis katrs trešais vai piektais. Nē, es vairāk nevaru izturēt to, jo tas liekas jau pat pilnīgi, zini, tā kā, jā. Angļu valodā ir risinājums. Nekāds. Nē, kā? Tieši nekāds. Arī tas ir risinājums. Ir jāpieņem, ka tur vienkārši nevar cīnīties. Tur vienkārši nav risinājums. Tā valoda nāk iekšā. Arī tas ir risinājums. Tā kultūras telpa arī ir. Tur nav risinājumu. Vēl jautājumi? Jā, mans ar Zānu, man ir jautājums vairāk atpakaļ pie kultūras, jo ar mani sasaucās tas, ko jūs minējāt, par to daudz, kur gribējās, ka tur ir horizonti kaut kas priecīgs, un tas ir kopā ar prieku tēmu, kur jūs sākumā runājāt. Proti, es līdz aptuveni 20 gadu vecumam ļoti intensīvi patērēju latviešu teātra mākslu, daudz grāmatas lasīju, mācītos arhitektūras klasēs. Aptuveni jau to vecumu es sapratu, ka es vairs nevēlos būt nevainīga un bēdīga. Latviešu romantisms, pāri, floriks, jaunsudrabiņš, jo tas, kas ir līdz vērts, beidzas ar to augstāku, kas beidzas ar manu bojāju, manā materiālajā ķermenī un turpinās kaut kur garīgi, mana dzīve tālāk. Tas ir tas, kā es varbūt pārāk jūtīgi uztvēru latviešu kultūru. Es ļoti intensīvi sāku patērēt tieši angļu valodā, grāmatas, amerikāņu literatūru un citu. Un, lai atgrieztos pie tās latviešu kultūras, man ir liels jautājums, vai tiešām tā vienmēr, kā jūs to uztverat, tiešām tā ir tik bēdīga un nelaimīga, vai tā mainās mūsdienās, un vai tas prieks ir iespējams tikai mūzikā, vai tomēr arī mūsu dēnes, kopumā, literatūrā, teātrī, vai tas ir iespējams mūsdienās? Es varētu, ja mēs visi kopā
Ja valodnieki varētu izdomāt adekvātu vārdu angliskajam entertainment un nelietot izklaide, kas ir tā kā lēts kaut kas, ja varētu atrast to entertainment, to formulējumu, tad mēs varētu diezgan precīzi kultūra politikas stratēģijā definēt šo jūsu uzdevumu, ka katram teātrim vai katram mākslas institūcijai ir jānodarbojās arī ar nācijas izklaidēšanu, kulturālu izklaidēšanu. Es atļaušos būt bezkaunīgs. Man ir tāda opera, kas saucās Parīzes Demos katedrāle. Ja tur beigās Kvasimodo nedziedātu pie Esmeraldas kapa bezmaz joka, ja, tad nekas nebūtu, tās izrādes, un beigās neveiktos. Ja, bet pat cik zāle aiziet raudādam projām, tad tas viss notiek. Ja. Un nospēlēja 100 reizes, un nekāda vaina nebija. Ja. Uz 50. reizi mēs nolikām mutautiņus, kā rakstīts 50. izrāde. Arī ir bauda. Varbūt mēs varam pārlikt no terminiem bēdīgs, priecīgs, kultūras kontekstā uz gremdējošs un ceļošs, kaut kā tā. Jā. Nu, ceļoši gan uzreiz ārkārtīgi Patriotismu. garīgu un tādu saistās. Varbūt, es nezinu, varbūt ir labāks vārds tā. Iedvesmojoši, teiksim tā, gremdējoši un iedvesmojoši. Tā varbūt mēs varam dalīt, lai gluži neteiktu, ka visi skumjie mākslas darbi ir slikti. Protams, arī tie var būt iedvesmojoši, jo šai gadījumā tur tā mīlestība iedvesmo Kvasimodo, bet acīm redzot, tas ir diezgan būtisks tāds skatu punkts. Jā, bet mums teātrī tāds kritērijs, arī mēs skatāmies, kad vērtējam izrādes, un arī dramaturģijā, starp citu. Ja izrādē nav tieši nemaz humora, tad vienkārši kaut kas fundamentāli nav kārtībā. Mēnieku laikos ir humors, tur viss ir kārtībā. Man atkal par šo tēmu tā citādāk. Es jau neuzskatu, ka kaut kas, es baigi ātri atbildēšu šo jautājumu. Jūs zināt, kas armijai ir avangards, ja? Ko nozīmē avangards armijai? Tā ir tāda kaujas vienība, ko tu izsūti sev pa priekšu, ja? Kur lielais spēks nāk aiz muguras armija, un tad tu izsūti pa priekšu kaut kādu. Un tos skatās, vai viņas nositīs, vai nošaus, vai nenošaus. Ja? Viņas tā kā gaļas mašīna. Bet īstenībā tā ideja tāda, kas mākslā ir avangards, tas pats, vai ne? Kad ir kaut kādi trakie, kas iziet priekšā, ja? Un viņas saspridzina, bet pēc tam visi zina, kur jāiet, kur nav jāiet. Ja? Tātad, un šeit ir tā pati doma. Es arī domāju, ja es būtu tagad skolotājs literatūras, filozofiski, ja? Es varbūt varu izstāstīt to atraitnes dēlu, tādēļ, lai raisītu diskusiju, zini, tā kā uzspridzināt to bumbu, viss teikt, ka man riebjās, ja tur nepatīk, kāpēc viņš tur nomira, kāpēc viņš centās, kāpēc kas tur bija, un tu vari raisīt to diskusiju. Es domāju, ka tik un tā tas ir labs piemērs, bet atkal tev kaut kāda metodoloģija jāsaprot ir. Es atkal mazu piemēriņu, ja, ka man puikam 9 gadi, viņš tik ātri neuztver visu, bet nevis tāpēc, ka viņš neuztver, bet tāpēc, ka viņš man saka, tēti, es neiešu uz nevienu filmu vairāk, tāpēc, kad es skatos tik tā kā 1 minūte, man garlaicīgi filmā, es nevaru nosēdēt vairāk, pusotru stundu, iedomājies, tādas briesmas jau man parādījušās, ja? Un es sāku domāt, kā tu viņu var iedarbināt? Tu viņu var iedarbināt ar to pašu dulo dauku, tu var iedarbināt, bet kas tad tev dēliņ jādara ir? Vai sakot, tu vari to izmantot kā provokāciju jau šodien, bet varbūt tas ir tā tikai, protams, ka es saprotu, ka pareizi būtu citādāk runāt, ka tur jāmocās līdz galam ir. Kā Zigmārs saka? Jāmocās nevienam nav. Mums, man liekas, jau jāfinišē ļoti ātri pāris jautājumi vēl. Te jau rindā veidojas. Paldies par diskusiju. Ir daudz par kultūru, bet tomēr tā tēma ir par naudu. Varbūt tās jau reiz tas piefiksēja. Kā loms spēlē vispār nauda un finanšu pratību māksliniekiem? Vai es esmu novērojuši, ka pēdējā laikā kaut kā ir mainījusies? Romas jautājums ir drīkst. Kas ir tas nepieciešams, lai māksla naudas galaktika vairāk tuvotos? Šodien izskanējusi ir repliķi par kultūras ministru, varbūt tas, vai jūs redzat, kas ir kaut kas nepieciešams, lai viņš tomēr tuvotos? Ļoti labs jautājums par to pratību. Noteikti ir pieaugusi. Pilnīgi noteikti. Mums, teiksim, mēs teātrī mākslinieciskās padomes sēdes katru nedēļu mēs sākam ar biļešu ieņēmumiem, ar summām, ar naudu, konkrēti, cik katra izrāde ir ienesus naudu. Ar to vispār sākās saruna, jo tas ir tas indikators, proti, cik tas, ko tu ražo, ir kādam interesanti.
Un tas ir ārkārtīgi svarīgi visu laiku salikt to kopā. Tu kaut ko radi, starp citu par nodokļu maksātāju naudu, cik cilvēkiem tas ir interesanti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tā pratība bez šīs finanšu pratības, tu dotajā brīdī nevari vadīt nevienu nopietnu kultūras institūciju. Un ja tev finanšu pratība nav un tu to vadi, tad agri vai vēlu tur būs kaut kāda problēma. Māksliniekiem pašiem jā, jo viņi saprot savu cenu. Un tā ir tāda ļoti cienījama lieta. Aktieri vairs pavelti nestrādā, mākslinieki pavelti nedala savus gleznas, viņi saprot savu cenu. Jo tomēr, lai viņš to radītu, viņam ir jāmācās, jāstudē, viņam jāizsitās konkurences tirgu. Tā kā es teiktu, ka saprot, vismaz man diskusijās arī ar radošiem cilvēkiem, ar māksliniekiem un tam līdzīgi, mēs diezgan brīvi un diezgan ātri nonākam pie naudas jautājumu. Es tikai domāju, ka ir tā, ka es atceros Nelaiķu Mārtiņu Braunu, ka mēs pārunājam šādas te jautājumus. Mēs nonācam pie viena slēdziena. Mēs savu muziku rakstām divos iespējamos veidos. Vienā vai nu par brīvu, vai nu par vislielāko honorāru. Un diezgan šad un tad arī ir sanācis, kad rakstīt tomēr par brīvu. Man bija viens jautājums. Es esmu beigusi mākslas akadēmiju, un tad jau laikā, kad es mācījos, bija tikai māksla, un kā viņi pārdod tālāk, viņi nebija. Tā kā principā tā ir ļoti laba tēma, ka būtībā arī domāju, ka no pašiem pirmsākumiem ir jāmāca labi skaisti zīmēt, skaisti gleznot, teātris tas, bet arī tālāk par māksliniekam stāstīt, kā to savu mākslu tālāk pārdod. Man liekas, ka būs tieši mūsu rami par kultūru, mākslu un naudu. Tad, ja jūs man prasīsiet, kāpēc man jāmaksā par to ūdeni 4 eiro, es teikšu, man gribās dzert. Ja sievai prasīsiet, kāpēc to jaunu mēcelu vajag atbildēt, būs garāk. Bet kā mēs stāstīsim latviešiem, jo mēs esam Latvijā tagad, kāpēc viņam jāmaksā par mākslu? Kā jūs stāstīsiet jūsu dēlam 9 gadi, 5 gadi, ja? Jā. Kāpēc viņam jāiet teātri un jāmaksā to 20 eiro? Vai jūsu klientiem jūs kā teiksiet, kāpēc viņam jāmaksā par mākslu? Nav viņam jāmaksā. Es pateikšu konkrēti. Jautājums īstenībā kā tāpēc, ļoti pareizi. Nē, ļoti konkrēts pie tam, ne tikai tāpēc, ka es paskaidrotu tā. Māksla, tātad cilvēks ir gatavs maksāt par baudām. Pareizi? Mēs esam gatavi maksāt par baudu, par vīnu, par ēdienu, par nezinu par ko, par apģērbu. Apģērbs sievai arī ir bauda, viņi jūtās labi tajā apģērbā un tā tālāk. Māksla ir viena no izsmalcinātākajām un dārgākajām baudām. Bet, lai tu tam tiktu klāt, tev ir jābūt izglītotam, tā bauda ir jāsaprot. Un tā bauda maksā naudu, bet tava dzīve kļūst daudz krāšņāka. Ja tu esi gatavs maksāt par jaunu baudu vai iemācīties jaunu baudu. Es to vienmēr pagriežu tādā veidā, ka tā ir bauda, tā ir emocionāla bauda lietot labu mākslu vai saņemt šo mākslu. Tas ir mūsu ķermeņa un mūsu smadzeņu labsajūta, par ko mēs maksājam. Tieši tā. Nesauksim baudu, bet labsajūta. Labsajūta vienmēr kaut ko maksā. Mans 9-gadīgais bērns, es jau nevaru šo paskaidrot, bet es viņu valkāju visur līdzi, jo man viens ebrejs sen apakaļ, kad 10 gadu apakaļ, es viņam tieši šo pašu jautājumu uzdevu ļoti līdzīgi kā jums. Viņš saka, redz, ļoti labi atbildēja. Viņš saka, viens var iedzert alkoholu, un viņam ir bauda, vienam ir sieviete bauda, vienam tas un tas, bet manai meitai no 3 gadiem es valku viņu uz muzejiem, viņi sapratīs kaut ko vairāk. Un tas viņai ļaus dzīvē vairāk, teiksim, arī kaifot, bet arī saprast. Jo, lai tu saprastu to, tev jāpatērē baigi daudz laiks ir. Kā mēs redzam, te varētu vēl runāt, un kā paskatās, uz kuru pusi tā aiziet izglītība, ģimene, skola. Nauda.
Nauda tad drusku figurē, bet vienmēr sakot virzienu, kuros vēl runāt ir ļoti daudz. Es ceru, ka kāds no tiem kļūs arī par diskusiju objektu nākamajās mūsu cikla sarunās. Bet šodien paldies par izturību, paldies kungiem par lielisko diskusiju un priecīgu 1. adventu visiem! Thank you.